7. nodaļa 4. apakšpunkts, kā šī nepieciešamība pārvarāma. Bībelē ir brīnišķīgi satriecošs stāsts. Jēzus dzīvā Dieva dēls atrodas cilvēku lokā. Pēkšņi izceļas nāvīgs jūklis, atbrīvo vietu. Cilvēku bars, priesteri un plebeji velk kādu skaistu sievieti. Es viņu tieši redzu savā acu priekšā, daļēji saplēstās drēbēs. Viņi to rauj pie Jēzus un saka: Kungs, Jēzu, mēs pieķērām šo sievieti ar svešu vīrieti, pārkāpjot laulību. Dieva bauslis saka, ka bauslības pārkāpējiem pienākas nāves sods. Tu vienmēr esi žēlsirdīgs, Kungs, Jēzu, bet pret Dieva gribu tu gan neko nesacīsi. Mēs gribam no tevis dzirdēt pavēli nomētāt šo sievieti ar akmeņiem. Tad Jēzus uzlūko šo jauno sievieti un saka: Jā, Dievs to ņem ļoti, ļoti nopietni, un viņai pēc Dieva prāta jāmirst. Jau sejas iemirdzas, daži jau tver akmeņus, jo laulības pārkāpējus nomētāja ar akmeņiem. Tomēr Jēzus turpina: brītiņu pagaidiet. Tas, kurš jūsu vidū ir bez jebkāda grēka, domās, vārdos un darbos, tas lai met pirmo akmeni. Un tad Jēzus noliecās un raksta kaut ko smiltīs. Es labprāt zinātu, ko viņš tur rakstīja, bet Bībelē tas nav minēts. Pēc laba laika viņš atliecās, un laukums ir tukšs. Tur stāv vienīga sieviete. Bībelē rakstīts, ka viņi aizgāja savas sirdsapziņas nosodīti. Un nu es jums visiem jautāju, vai jūs būtu metuši šai sievietei pirmo akmeni, tāpēc, ka jūs šai ziņā domās, vārdos un darbos esat pilnīgi tīri? Vai jūs būtu varējuši mest pirmo akmeni? Neviens, vai ne? Bet tad mēs esam grēcinieku sapulce. Jā, īstenībā mēs tā tiešām esam. Redziet, šie ļaudis izdarīja lielu kļūdu. Viņiem vajadzēja rīkoties apgrieztā kārtībā. Viņiem vajadzēja sacīt: Kungs, Jēzu, mums būtu jānostājas blakus šai sievietei. Tu viņu nenolādēji, palīdzi arī mums. Pašos pamatos, mūsdienu lielajā nepieciešamībā. Es nezinu cita palīga kā Jēzus, un ja es to tā saku, tad es to saku kā tāds, kurš pats dzīvojis ar Jēzus palīdzību. Kad es runāju par Jēzu, tad es nerunāju teorijas. Viņš bija manas dzīves dzīve un ir vēl tāds līdz šai dienai un stundai. Mācītājs jau arī nav neitrāls. Viņš arī ir vīrietis, un viņam pestītājs nepieciešams gluži tāpat kā jums, un es esmu piedzīvojis, kāds glābējs ir Jēzus, un tieši divos virzienos. Jēzus piedod grēkus. Neviens mācītājs, neviens priesteris, arī eņģeļi jums nevar piedot jūsu grēkus. Pirmā netīrā doma, katrs kritiens ir neatgriežama vaina.
un jūs ar savu vainu ejat mūžībā Dieva tiesā, ja vien jūs iepriekš neatrodat Jēzu un neatzīstat viņam savus grēkus un neļaujat viņam tos piedot. Jēzus ir vienīgais, kurš var mums piedot mūsu grēkus. Stādieties priekšā Jēzus krustu un sakiet: tagad es nolieku tavā priekšā visus savus jaunības grēkus. Es tev atzīstu visas savas nožēlojamās saistības. Es neko nevēlos noklusēt. Un tad uzlūkojiet viņa krustu un sakiet: priekš manis plūst šīs asinis, to ticu, tveru es. Priekš manis Kristus nomiris, viņš grēkus atņem man. Klausieties! Jēzus Kristus, Dieva dēla asinis, šķīsta mūs no visiem grēkiem. Kāds atbrīvojošs vārds! Ar 17 gadiem es kļuvu kareivis un tiku izmalts cauri netīrumu dzirnavām. Pēkšņi es pamodos un skatoties uz šo netīro ceļu jautāju, kas atņems manu aptraipīto jaunības dzīvi, un tad es aptvēru. Jēzus likvidē manu pagātni, Jēzus piedod manus grēkus. Tad es atgriezos pie viņa, un tagad es vairs negribētu dzīvot bez viņa. Reiz kādā lielā sapulcē Diseldorfā es runāju par to, ka Jēzus piedod mūsu grēkus, piedod mūsu pagātni. Kad sapulce bija pabeigta un visi plūda ārā, es ieraudzīju kādu slaidi noaugušu ievērojamu vīru, griežamies pret gājēju straumi pie manis. Beidzot viņš galīgi uztraukts nostājās manā priekšā un jautāja: vai tā, ko jūs sacījāt, ir patiesība, ka eksistē grēku piedošana? Jā, es atbildēju, paldies Dievam! Es no tā vien dzīvoju. Tad viņš sacīja: es esmu psihiatrs. Redziet, pie manis nāk daudz dvēselē slimu cilvēku. Viņiem ir kompleksi, bet viņi nezina, no kā viņi cieš. Bieži tie ir vecu vainu stāsti, kurus viņi vairs skaidri neatceras vai arī negrib atcerēties. Man ar viņiem ilgstoši jānodarbojas, kamēr es šos notikumus no zemapziņas izdabūju ārā apziņā, un tad arī man vara izbeidzās. Es gan varu šos vecos grēkus izcelt dienas gaismā, melus, strīdus, neķītrību, bet bieži vien es izmisis esmu domājis, kaut es arī varētu šos grēkus aizdabūt projām. Un tāpēc es jums, mācītāji, Buš, vaicāju, vai patiesi ir kāds, kurš var aizdabūt projām vecos grēkus? Tā ir vai nav patiesība? Es vēlreiz priecīgi apstiprināju, paldies Dievam, jā, un man attausa kāda nedzirdēta un lieliska ziņa mums atrodama jaunajā derībā. Jēzus piedod grēkus. Un otrs, B. Jēzus atbrīvo no saistībām. Kad es reiz sacīju kādai jaunai, ļoti skaistai sekretārei: jaunkundz, jūs aizejat uz elli, jūsu attiecības ar jūsu šefu ir drausmīgas, nepadariet taču nelaimīgu šo vīru un viņa ģimeni, viņa atbildēja:
Es nespēju tikt vaļā, es taču viņu mīlu. Un viņas seja sāpēs noraustījās. Jā, es atbildēju, bet šim vīrietim taču ir sieva un bērni. Jūs esat nežēlīga, un viņa atkal atkārtoja. Es netieku no tā visa ārā. Pie tam es izjūtu, kādas mokas viņai pašai radīja šīs saistības, bet viņa to nespēja saraut. Un tad es biju laimīgs, ka es varēju viņai sacīt, redziet, grēka važas mēs patiešām nespējam saraut, bet Bībelē stāv rakstīts, ko Dieva dēls atsvabina, tas patiesi ir brīvs. Piesauciet Jēzu, viņš var saraut arī šīs nožēlojamās saistības. Ir kāda dziesma, kuru es labprāt dziedu. Dvēsel, tavs pestītājs brīvs ir no saitēm, cēlies no miroņiem augšā bez kaitēm, priecājies ticīgais, elle nu trīc, Jēzus ir uzvarējis, priecājies līdz, jo kā satrūkst nāves saites, es kā lielpilsētas mācītājs esmu piedzīvojis. Šai vietā kā veciem tā jauniem cilvēkiem kļūst skaidrs, ka atbrīvošanai no seksuālām nepieciešamībām un saistībām mums nepieciešams atbrīvotājs, pestītājs. To, ka Jēzus dāvā brīnišķu un reālu atbrīvošanu, var pārbaudīt. Jums ir nepieciešams pestītājs. Pretējā gadījumā jums ir nožēlojama šīs dzīves eksistence.